gribētu aicināt visas tās personas, kas saņem tiesas sūtītos dokumentus, lūdzu neignorējiet, dodieties uz attiecīgo pasta nodaļu un saņemiet šos te tiesas sūtītos brīdinājumus. Jo stājoties spēkā grozījumiem civil procesa likumā, tiesa, pat ja gadījumā jūs nesaņemsiet šos tiesas brīdinājumus, tiesa pieņems lēmumu par pieteikuma apmierināšanu. Kā rezultātā jums var iestāties nelabvēlīgas un nepatīkamas sekas attiecībā uz parāda piedziņu. Tāpat lūgums arī tām personām, kuras tagad saņems brīdinājumus oficiālā e-pasta adresē, neignorējiet šos te tiesas sūtītos brīdinājumus un sniedziet savas atbildes. Tiesa kopā ar brīdinājumu vienmēr nosūta atbildes veidlapu, kas ir jāizpilda tieši tā, kā jūs redzat šajā atbildes veidlapā, kā ir noteikts šajā atbildes veidlapā, konkrēti atzīmējot šos te 4 variantus, kas ir minēti. Un lūgums ir aizpildīt šīs te atbildes veidlapas konkrēti, korekti, lai tiesa varētu, izejot no jūsu sūtītās atbildes, pieņemt korektu un pareizu lēmumu. Tāpat ir lūgums neaizmirst parakstīt atbildes veidlapu, jo ar šo parakstu jūs apliecināt, ka jūs esat informēts par to, kā jūs sniedzat tiesai pareizas ziņas un kā par nepatiesas ziņas sniegšanu draud krimināla atbildība. Ir būtiska atšķirība šajā kārtībā no iepriekšējās kārtības ar to, ka nav vairs tāda lēmuma veida kā pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas. Vai kāds būs lēmums, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums, no tā, cik jūs ātri reaģēsiet uz tiesas sūtītiem dokumentiem, kā jūs aizpildīsiet šo te atbildes veidlapu.